Pacientiem, kuriem pēc prostatas vēža operācijas ir attīstījusies erektīlā disfunkcija, mēs varam piedāvāt vairākus risinājumus. Tātad tie ir perorālie medikamenti, jeb tabletes, injicējumie medikamenti un dzimumlocekļu implants. Perorālie medikamenti darbojās, ja mums ir izdevies kaut vai daļēji saglabāt šo erektīlo funkciju. Injekcijas medikamenti ir ļoti efektīvi un strādā arī pacientiem ar pilnīgu erekcijas zudumu, taču tie ir visai neērti lietošanā. Un tāpēc šo te medikamentu lietošanu turpina nepilni 30% pacientu. Un trešais, 100% erekcijas funkcijas atjaunojošs risinājums, pie tam šis ir vienreizējs un ilgtermiņa risinājums, ir dzimumlocekļa implanta ievietošana. Salīdzinot ar medikamentozajiem risinājumiem, šī metode uzrāda vislabākos rezultātus, gan funkcionālos, gan psiholoģiskos, un šeit jārunā ir ne tikai par pašu pacientu, bet arī pāra fizioloģiskais un psiholoģiskais komforts un dzimuma dzīves apmierinātība ir daudz lielāka pacientiem, kuri izvēlās dzimumlocekļu implantu.